Sveiki, mīļie! Man ir milzīgs prieks, ka jūs nokļuvāt šajā kanālā, Karmas detoks. Šo kanālu vadu es, Dacis Pāre. Es esmu personības izaugsmes trenere, mediātore un arī dziedināšanas procesā pavadītāja. Un kāpēc tapa šis kanāls? Tad es daudz strādāju ar to, ka palīdz cilvēkiem dziedināt viņu traumas, izmantojot dažādus foršus rīkus, kuri palīdz to izdarīt. Un es saprotu, ka ir tādas milzīgas tēmas, kas skar mūs visus, jo ir tā, ka mēs esam kopradītāji. Varbūt esat dzirdējuši šo jēdzienu, ka mēs radam savu realitāti. Es to novērēju, kā tas notiek. Tas noteikts ar mūsu ticējumu, ar mūsu emocijām. Bet ir lietas, ko radām nevis tikai mēs vieni paši, bet mēs radam kopā. Un tās ir lielās lietas, kas skar mūs visus. Tās ir tās lietas, ko mēs esam piedzīvojuši paudžu paudzēs, ko mēs esam piedzīvojuši šajā teritorijā, kurā mēs atrodamies, Latvijas teritorijā pārsvarā. Un šīs lietas nemainās, jo viņas ir tādas, kādas viņas ir. Mūsu atmiņas par pagātni ir tādas, kādas viņas ir. Taču kaut kāda vēlēšanās, protams, to visu izmainīt ir. Tā visu laiku ir bijusi man un daudziem citiem šāda vēlēšanās ir. Un es sapratu, ka kaut kas ir jādara lietas labā. Un ir kaut kādā veidā jāpiedāvā cilvēkiem šo te karmu attīrīt, to, ka mēs esam piedzīvojuši, to attīrīt. Es māku to izdarīt, un es varu jums to parādīt, kā to izdarīt. Bet, protams, varētu būt jautājums, kas tā karma tāda ir. Īpaši pēc tam, ka šis vārds karmas latvieši pirms pāris gadiem kļūtās ļoti populārs, ka mēs te visi ticam tādām dīvainām lietām. Es arī ticu tam, ka tas, ko mēs esam piedzīvojuši pagātnē, ietekmē mūsu tagadni, un tas pat nav tālu jāties, to mēs varam redzēt savā dzīvē. Īpaši tad, ja mēs esam kaut kādā savā inkarnācijā šajā dzīvē piedzīvojuši kaut ko neforšu, tad tas atstāja sekas uz visu mūsu tālāko dzīvi, tik ilgi, kamēr mēs ar to, kas notika pagātnē, kaut ko necenšamies izdarīt. To cenšas izdarīt, piemēram, psiholoģija, ka palīdz mums dziedināt mūsu bērnības traumas. Diemžēl psiholoģijas rīki, klasiskie psiholoģijas rīki nesniedzās tālāk par šo dzīvi, šo inkarnāciju, bet ir rīki, kas to spēj izdarīt. Un varētu būt jautājums, kas ir šī karma? Tad karma ir tās mūsu pieredze, kur mēs esam ieguvuši kā dvēseles, kādā citā inkarnācijā. Ja jūs to spējat pieļaut to, ka mēs kādu dvēseles inkarnējamies atkārtoti, nevis šajā fiziskajā ķermenī, fizisko ķermeni mēs nomainam. Tas ir līdzīgi, kā mēs nopērkam vienu mašīnu, pēc tam nopērkam nākošo mašīnu un dažādas pieredzes piedzīvojam esot vienā mašīnā un pēc tam citā mašīnā. Un arī fiziskajā ķermenī, kad mēs iekāpjam iekšā, no fiziskajā ķermenī, tad mēs gūstam cita veida pieredzi. Ir cilvēki, ir skolotāji, kas ļoti daudz stāsta par to, kas ir karma un kas ir šīs inkarnācija pieredzes. Un māk parādīt cilvēkiem, arī ļaut viņiem doties savās iepriekšējos dzīvu ceļojumos ar reinkarnācijas metodēm. Mēs to šeit nedarīsim, mēs nedosimies ceļojumos. Mēs tikai tīrīsim to, kas kaut kur pagātnē ir sastrādāts. Un tā tīrīšana notiks tādā interesantā veidā, ka mēs teiksim līdzjūtības frāzi par to, kas notiek tagad. Jo par to, kas notiek tagad, tā ir tāda kā atkārtošanās tam, kas ir bijis kaut kad. Un, ja šīs frāzes sakot un tiešām sniedzot līdzjūtību, nevis tikai žēlojot sevi, mēs spējam atlaist to enerģiju, kas ir kaut kur tur pagātnē iestrēgusi. Jo tad, kad ar mums notiek grūtas lietas, sāpīgas lietas, tad tās enerģijas, tās emocijas, ko mēs jūtam, itin bieži iestrēgst, jo mums mēdz nebūt resursi, lai tās izjustu līdz šīs emocijas līdz galam. Mēs izdarām dažādas secinājumus, tad izsecinām un noticam kaut ko, kas patiesībā nemaz tā gluži nav. Varbūt vienreiz tas piepildās, bet mums šķiet, ka tas tā notiek vienmēr. Un tad tas sāk atkārtoties, jo vienlaicīgi tā dvēseles pieredze ir tāda, ka dvēsele jau negrib, lai mums būtu visi šie sāņi sakrājušies virsū. Un kā to atlaist? Tad ar līdzjūtības frāžu teikšanu to var izdarīt. Un to es esmu piedzīvojis jau ļoti daudz. Tā kā es to saku arī no savas pieredzes, ka to var izdarīt un ar līdzjūtības frāžu teikšanu tiešām var izdarīt milzīgas lietas. Un lai jūs pārliecinātos, ka tas tiešām strādā, es jūs aicinu tādā kā ceļojumā, kā piedzīvojumā. Un piedzīvojums ir sekojoši, ka šajā kanālā katru dienu tiek publicēts jauns video, kas ir, kurā es saku frāzes, kuras piedāvāju teikt jums arī sev pašiem mīļajiem. Un šīs frāzes attiecās uz tām nebūšanām, kuras es vai kāds no jums novērojat mūsu apkārtējā fiziskajā realitātē.
Un tikai ar to, ka mēs šīs līdzjūtības frāzes jau sakām, mēs šo enerģiju spējam palaist un tā realitāte saka mainīties. Jo pirmkārt, mēs vairs neizjūtam tik asas emocijas par to, kas notiek, un arī tajā pagātnē ļoti iespējams tā daļa, kas tur kaut ko piedzīvoja, patiesībā spēja iegūt jaunas atziņas un iegūt pavisam citus ticējumus, tās spēcinošākus un labākus. Un tā jau runā, ka mūsu pasaulē valda tikai divas enerģijas, mīlestība vai bailes. Tad mēs atlaižam šīs bailes un viss, kas ar bailēm saistīts, un to, ko mēs iegūstam, tā ir mīlestība. Līdzjūtības frāze ir pavisam vienkārši. Un to es arī tādu pavisam īsi ievads par to, kā tas tiek darīts, ir, ka jūs iztēloties, ka jums no sirds tiek izstarota gaisma visos virzienos, visai savai būtībai, iespējams kādai konkrētai jūsu daļai, kur ir piedzīvojis kādu noteiktu pieredzi, un sakot sev frāzi, kas sākās ar vārdiem man ļoti žēl kā, un sakot to, ko šī daļa piedzīvo, jūs piedzīvot savā fiziskajā realitātē, nekas nav jāizdomā, tikai to, kas ir. Jā, šīs izmaiņas notiek. Protams, ļaujieties šim piedzīvojumam. Piedzīvojums ir vērtīgs ar to, ka nedaudz atgādinās jums zobu tīrīšanu, tad jo vairāk jūs kopsiet, jo labāk būs. Arī tad, ja jums zobi sen nav tīrīti un jūs tos zobus katru dienu sākat tīrīt, tad izmaiņas notiek. Arī līdzīgi kā ar mājas tīrīšanu, pat ja jums māja ir aizkrāmēta ar krāmiem, bet jūs katru dienu kaut kādu nelaidu darbiņu izdariet, tad pat ja jauni krāmi ik pa laikam nāks klāt, tad vecie tomēr tīrīsies laukā. Video, kurus es ierakstu un ierakstīšu katru dienu, priekš katras dienas, ne katru dienu, bet priekš katras dienas, būs vidēji 10–15 minūtes gari. Tas ir tāds minimums, cik būtu vērtīgi katru dienu pastrādāt. Maksimums droši vien tas, ko mēs varētu katru dienu veltīt savu laiku, lai šo darbiņu veiktu. Nav obligāti jāstāsta pilnīgi viss video, sekot arī savām sajūtām un arī skatieties, kā jums ir laiku. Šie video būs parasti saistīti ar to, kas notiek mūsu fiziskajā realitātē apmēram šajā laikā. Būs arī kādas vecākas tēmas, pēc nosaukuma saprotiet, vai jūs vēlaties to darīt vai nē. Es aicinu darīt pilnīgi visu, pat tad, ja šī tēma jūs neuzrunā, jo kas to zina, ko jūs kādreiz esat kādreiz piedzīvojuši. Taču, ja jums nav iespējams, tad, protams, vienmēr kādu dienu varat arī izlaist. Šo te darbu es veicu tāpēc, ka man to gribās darīt. Un vienlaicīgi tāpēc, ka man ir nepieciešama jūsu palīdzība, lai šo darbu izdarītu. Jo ir lietas, ko es varu izdarīt viena pati savā realitātē izmainīt, un lietas, ko mēs varam izdarīt tikai kopā. Tā, kad es savu realitāti mainu, mainās arī jūsējā realitāte. Un tā, kā jūs maināt savu realitāti, mainās arī mana realitāte. Un jo vairāk cilvēki iesaistīsies šajā darbā un šo darbiņu veiks, jo labāk būs mums visiem, arī tiem, kuri neiesaistās un kuri neko nedara. Taču, protams, kādam vienmēr ir jāsāk. Ja es šo procesu uzsāku, es aicinu jūs pievienoties man un katru dienu tomēr līdzdarboties, lai jūs varētu, lai vēl vairāk cilvēki iesaistītos, šim kanālam ir jākļūst pietiekoši populāram. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt man tādējādi, kā dalieties ar šo informāciju, īpaši, protams, ja tā ir jūs uzrunājusi, dalieties ar šo kanālu, dalieties ar video, kurus es tajā ievietošu. Un, protams, dariet paši, stāstiet cilvēkiem, ko jūs dariet, neturiet sveci zem pūra, jo tā, kad mēs kopā darīsim, tad tas darbs tiks padarīts krietni ātrāk. Tad jau ar laiku redzēs, tad cik liels izmaiņas mēs spēsim radīt. Es, protams, ļoti priecāšos, ja jūs ieraudzīsiet to visu labo, ko var izdarīt ar šīm metodēm. Es jūs aicinu, protams, arī pieteikties uz privātām nodarbībām pie manis, sazinieties ar mani, ka tas ir nepieciešams, jo jūs jūtiet šādu vajadzību. Ja pēc kāda no darba veikšanas jums būs sajūtas, ka ir ļoti spēcīgas emocijas pacēlušās, tad mans padoms ir tāds, ka sakiet sev līdzjūtības frāzi par to, ko jūs jūtat šajā mirklī. Un tad skatieties, novērojot to, kā mainās jūsu pašsajūta, kā mainās jūsu noskaņojums, kā mainās tās emocijas, kuras jūs izjutāt tikko mirkli iepriekš un kas ir noticis ar viņām tagad. Darbojamies kopā un tad jau uz tikšanos nākošajos video. Pagaidām saku jums atā!